domāšanas dialogs, viņam nav jābūt galvā nepārtrauktam. Tas ir ārprāts, ka galvā notiek visu laiku kādas domas griežās. Ārprāts, tas tiešā vārdā arī ir ārprāts, ārprāts. Ārprāts. Mums latviski pat vārds ļoti labi tam ir piemērots ārprāts. Ārprāts. Jo jūsu prāts kā instrumentārijs, kā smadzenes, viņš pilda konkrētus uzdevumus, kad kaut kas ir jāatrod, kaut kāda interese, kaut kas jāsaliek, jāizplāno, jāsaplāno. Konkrētu uzdevums izpildīt. Tā kā dators uzspiež startu, viņš to izdara šito, viņš uzreiz sāk strādāt. Tad, kad tas uzdevums ir izpildīts, viņš apklust, viņš nestrādā. Iedomājieties dators, kurš visu laiku viņa automātiski palaižās visādas programmas paši no sevis, tur haoss, kaut kāds ārprāts. Jūs apsēžaties pie datora, gribat iet internetā, tur viss haotiski pats no sevis notiek. Hop, atverās lapa, kāda programma, tur video palaižās, tad izdzēsās mūzika, ieslēdzās paralēli, vēl tur kaut kas troksnis. Lūk, šitāds ārprāts jums notiek galvā. Un kāds, tas tā kā vienlaicīgi, man tā kā baurošana, kliekšana, runāšana, kaut kādā pūlī, tur šāds process.